Sodmetieni Jelgavai 12-2 viņi ir vadībā. Harijs Rubens aktīvs bija grozā apakšā un realizēja abas sodmetiens. Elu tālmetiens precīzs. Riskanti savā laukuma pusē nospēlēja Jelgavnieku. Skaists uzbrukums, bet bloķēts metiens grozā apakšā. 4 pārtvērts bumbas mačā Robertam. Tāpat arī 0,7 bloks, tā kā ar atlētiskajām īpašībām šim spēlētājiem viss ir vislabākajā kārtībā iepriekšējā sezonā spēlē. Tur viņi var smelties šos jaunos spēlētājus. Nu šeit atkal lielisks organs Pļauniekam. Labi piespēle. Ekstra piespēle Čavars. Vēl viena ekstra piespēle. Nu skaists Jelgavas uzbrukums. Tiešām varam tikai aplaudēt. Mums ir daudz, kur pielikt kā visiem spēlētājiem, kas atrodas šobrīd laukumā. Krūmiņš atvainojas tālmetiens un precīzi. Bet tas netraucēja Jelgavai būt pietiekoši komfortablā vadībā. Grūts metiens, daudz grūts metiens. Viņš izvēlās beidzot arī trāpu. Precīzi tālmetiens tikmēr Jelgavai un pārsvars pieaug jau līdz +16. Elo atbilde. Laba piespēle un 2 punkti ar sodu. Saulīts parāda kaut ko no savu potenciālu lielis. Varbūt neapgalvošu, ka Pļaunieks šobrīd ir labāks šajā komponentā jau par Rinaldu Ziršņu. Par definīcijām bišķiņ jāparunā. Es ar veidotāju biju domājis kaut ko citu kā organizētāju, bet ok, tas ir, ko mēs pēc tam nevaram. Tad tur arī kāda cita fakultāte pavisam noteikti ir blakām, bet ķīmiķi ir uzlikuši augstu latiņu, bet slam dunk no augšu Renārs Magoni. Tagad es saprotu, kāpēc. Viņš neredzēja, ka viņš tā tiktu līdz pašai grozā apakšai. Parasti viņš apstājās pie pustālās distances, bija tuvākais, kur viņš spēja tikt. Redzat, kāds ir krūmiņu lēciens. Kā attīstās cilvēki, kā viņi kļūst labāk vai citos gadījumos sliktāk. Šeit Magonas metiens tiek bloķēts. Tad es visu pēdējos gadus bijis ļoti iesaistīts jauniešu. Mārtiņš Gulbs ir arī pielicis, acīm redzam. Un šeit labi izspēle un Rubenējs triec grozā no augšas. Jelgava tomēr dominēja abās groza apakšās. Puslaikā jau pārsvars atlikušajās bumbās bija +11 un tagad arī tāds pats pārsvars saglabājies. Krūt nav talantīgākais basketbolists, kāds ir bijis, toties fiziskajā ziņā, iespējams visu laiku talantīgāks. Fiziskais ļoti daudz ko nosaka šajā sporta veidā. Magona ātrais uzbrukums, vēl 2 punkti. Iespējas samazināt rezultātu starpību. Viens ir par skaitlim, Krūmiņš pustālais metiens nav precīzs. 2 punkti ar sodu beigās Jelgavai. Pret savu ilgadējo cīņu Briedru Gludīt. Gludītis spēlēs 1-1. Labs caurgājiens un 2 punkti grozā. Nu, man patīk, kā Kristaps darbojās. Turpin turēt savu komandu diezgan komfortablā pārsvarā. Tālmetiens Latvijas Universitātē precīzi. Engers trāpa savu pirmo trejatu šīs dienas spēlē. Līdz jau no cerību, teiksim tā. Metiens bloķēts aizsardzībā. Nu šeit pārāk naivi, jā. Kāda izspēle, kur ātri var tikt līdz metienam. Tieši tā. Opā! Lūk jums Roberta Krūmiņa. Roberta Krūmiņa atletisms, par kuru mēs runājām visu maču. Gaidījām un beidzot sagaidījām. 6 Jelgavai. Pēdējās sekundes brīdis Galovs Organs. Nu traks metiens nav precīzs. Bumba pie Čavara un spēle ir beigusies.